Vai tu zini, ka īsta došana sākas tur, kur beidzas vajadzība pēc aplausiem? Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs apskatām patreiz Jēzus kalna svētrunu un mēģinam ieraudzīt, kā mēs to varam pielietot ikdienas dzīvē. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 3. pāns. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara. Visā 6. nodaļā Jēzus runā par 3 garīgām disciplīnām. Tā ir došana, lūgšana un gavēšana. Un šīs ir lietas, kuras ir vajadzīgas arī mūsu ikdienas dzīvē. Bet bieži vien problēma ir tāda, ka šīs lietas tiek lietotas, lai celtu savu tēlu. Kā jau es minēju pāris raidījumus atpakaļ, mēs dzīvojam uzmanības ekonomikā, un mēs visi kaut kur esam palikuši atkarīgi no šēriem un laikiem. Cilvēkiem vajadzība pēc atzinības ir bijusi vienmēr. Kā tas bija Jēzus laikā, tā tas ir šodien. Un tāpēc Jēzus saka šos vārdus, bet kad tu dod mīlestības dāvanas. Oriģinālā valodā šis vārds mīlestības dāvanas ir žēlsirdības dāvana, palīdzība trūcīgajam un līdzjūtība darbībā. Tas nav tikai par to, ka tu ziedo kaut kur finanses. Tas ir par to, ka tevī ir vēlme palīdzēt cilvēkam, kuram ir vajadzība. Un nevis dot tāpēc, ka tev ir kaut kas liekas, bet tāpēc, ka tev ir žēlsirdīga sirds. Un atkal mums ir ļoti svarīgi šeit vārdi, kad tu dod. Nevis ja tu dod, bet kad tu dod. Jēzus šeit pieņem, ka viņa mācekļi būs cilvēki, kas būs devēji. Tātad mēs varam teikt, ka došana ir daļa no mācekļa dzīves. Bet tad seko svarīgākais. Tad tava kreisā roka, lai nezin, ko labā dara. Jēzus laikā labā roka bieži simbolizēja spēku, darbību, godu un aktīvu rīcību. Un Jēzus saka, ka tu dari šo spēcīgo darbu ar savu labo roku, pārliecinies, ka kreisā roka nezin, ko labā dara. Un, protams, tas šeit ir kā salīdzinājums. Un šie vārdi, lai nezin, varētu nozīmēt zināt, apzināties un atpazīt. Tas, ko Jēzus saka par labo un kreiso roku, protams, tas ir salīdzinājums. Šodien tas varētu izklausīties tā, ka tu dari labus darbus, nesaki par tiem citiem, neliec savā Instagramā un nesāc būvēt savā sirdī sev priekš sevis pieminekli. Jo redzat, visu nosaka motīvs. Mēs varam iedot naudu kādam, kuram tā ir nepieciešama un būt lepni. Mēs varam palīdzēt draugam un gaidīt, ka tagad viņš mums jutīsies parādā. Mēs varam kalpot draudzē un dusmoties, ja neviens mums nepasaka paldies. Mēs varam lūgt par cilvēkiem, bet iekšēji gribēt, lai visi redz, cik mēs esam garīgi. Jēzus saka, ka Tēvs redz dziļāk par darbu. Viņš redz sirdi un sirds motīvus. Arī šodien es gribu tevi izaicināt izdarīt kādu labu darbu, bet pirms šo darbu tu dari, uzdod sev vienu jautājumu. Vai es esmu gatavs darīt šo darbu arī tad, ja neviens par to nekad neuzzinās? Ja atbilde ir jā, dari to ar mieru un esi par svētību citiem. Ja atbilde ir nē, apstājies un nāc Dieva priekšā ar lūgšanu un lūdz, lai Dievs tīra tavu sirdi un attīra tavus motīvus. Jo Jēzus mūs izaicina ne tikai dot, bet dot ar tīru sirdi. Jo viņam nav vajadzīga mūsu došana, viņam ir vajadzīgs mūsu sirds stāvoklis, kurš ir pareizs viņa priekšā. Es ticu, ka tev izdosies un lai tev ir jaudīga šī jaunā žēlastības diena.